Optibet hokeja līgas regulārā turnīra kārtējā spēle, kurā savā starpā sacentīsies Liepājas hokeja komanda un hokeja klubs Kijevas Capitals. Valenta nepiespiež ripu, nedaudz riskanti piespēle, caur centru, pār visām zonām, pārmetienu nav, Liepainieks saglabā iespēju uzbrukt, tur rikošets. Pievēršamies vairākumam. Liepājas komanda, metiens no zonas vidus, rikošets bloķēts metiens pēdējās sekundes vairākumā. Atgriežas laukumā noraidītais spēlētājs, metiens no vārtu priekšas. Nu, laikam labākā epizode tieši jau situācijā, kad atgriezās Mārtiņš Karsums laukumā. Ja Liepainieki būtu guvuši vārtu šajā situācijā epizodē, tad tas jau būtu bijis vienādos sastāvos. Lai gan iespējas bija, vairākuma izskaņā. Labi piespēle. Ripa Liepainieka aizsardzības zonā. Un šeit jau varēja Ukrainas vienība izcelties. Aptur Voras spēli. Uzvara iemetienā viesi. Nu, izgājiens varētu teikt 1-1 un vārtī. Nu, nogulēja šo pretuzbrukumu laukuma saimnieka 81. numurs Denis Gončarenko. Liepājai 3 zaudējumi. Capitals 1 jau spēles sākumā pieminētais pret Liepāju. Nu ko, tagad Liepainieki tāda neliela viesulīga! 1-1. Otrās trešdaļas 8. minūtē laukuma saimnieki panāk izlīdzinājumu. Labu pārēj Zelts pa kreiso malu. Nu, vienatnē varēja Zelts ātri uzbrukums turpinās. Zelts nodemonstrēja labu kustību, labu ātrumu. Nu, Karsumam gan nedaudz lēnāk šī ieiešana zonā. Un vēl gols! Izdodas realizēt vairākumu. Capitals komanda. Nu, ko neizdevās iepriekšējā epizodē, kad tāds vētrains uzbrukums. Nu, tieši iepriekšējā epizodē, atceramies, Zelts bija tas, tā teikt, ugunskura kurinātājs. Tā kā vairākuma brigāde nostrādāja. Ieruns Karsums. Un gols! Un gols! Ātri! Liepāja atgūst līdzsvaru. Kamēr es vēl, tā teikt, stāstu par to, kādi uzvārdi panāca līdzsvaru. Tāds pusātris šis uzbrukums. Metiens arī atkārtots, 3. metiens. It kā nebija ātrs šis pretrieciens, bet noslēdzās ar 3 šāvieniem. Vēl viens šāviens. Vēl 2. Oi, šeit vai tiks tas nebija Staps, kas glābi Ukrainas vienību no vārdu zaudējumu. Nu, šķietam mierīga spēle. Mogo 11. spēle un tagad jau 15. punkts. Šeit bīstami. Un Ripa pie Vora. Un abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Pārmetiens netiek fiksēts. Nu šeit uzreiz pēc mazākuma izciešanas varēja 3. reizi mačā izvirzīties vadībā. Ozoliņš met no labas pozīcijas. Viss cīņas garumā. Šeit kvalitatīva kombinācija un Ripa nonāk vārtos 3. reizi. Kijevas Capitals izvirzās vadībā šīs dienas mačā. Vairāk kritieni un tagad, protams, ir iespēja kaut kur pavirši nospēlē. Ripa vārtu priekšā! Nu, tur jau līdzjutēja lec cerībā, ka varētu kaut kas mainīties. Sadausks
10 sekundes piespēle vārtu priekšā. Gols! 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 Trīs. Nu, no pārsteiguma krīt arī līnija tiesnes, tā teikt, atlikušo punktu. To mums atbildos 4 minūtes atlikušās, un nē, vairs nedos atbildi, jo Kievas Capitals 4. reizi izvirzās vadībā, vairs iespēja atspēlēties nebūs, un šādi mačs arī noslēdzas.